Šajā video es tev parādīšu, kā bērns var izvingrināt pirkstus pirms rakstīšanas vai tad, kad ir daudz rakstījis. Kādā atpūtas pauzē mācību procesa vidū. Iesākumā man ir 2 zīmuļi. Iesākumā vajadzēs vienu zīmuli. Ko tad var darīt? Pirmais, paņemat zīmuli 3 pirkstos. Tad tā kā mēs rakstām, pareizais satvēriens kāds ir. Šie pirksti, kuri ir nodarbināti rakstīšanas procesā, tātad tie visā vairāk nogurst. Viņus ir jāizvingrina. Paņemam rakstām šādi un griežam pulksteņa rādītāja virzienā un pretēji pulksteņa rādītāja virzienā. Ar vienu roku, bet ar ko sliktāk otru roku? Viņai arī gribas pavingrot. Ņemam zīmuli otrā rokā un daram tieši to pašu. Griežam pulksteņa rādītāja virzienā un pretēji. Tad, kad šis ir apgūts, ņemam 2 zīmuļus un daram reizē ar abām rokām. Ir taču interesantāk. Tā, uz vienu pusi. Jā, jāpiedomā ir, lai grieztos uz vienu pusi. Un uz otru pusi. Aizskrēja kaut kur. Šādi. Šis ir viens veids. Nākamais – masāža. Es saku hamburgeris. Maizīte, kā plauksta, stingri taisni stiet. Liekam zīmulīti virsū, otru maizīti pa virsu un maigi, bet tomēr jūtami saspiežot, šādi pabedzējam. Apakšējā maizīte stāv uz vietas, braukāt pie augšējā. Pēc tam, hops, hamburgeris apmet kūleni. Un turpinam. Arī šādi. Tad sturam stipri, pagriežam uz augšu, pagriežam uz priekšu, pagriežam uz savu pusi. Nu, lūk, ar vienu jau ir apgūts, liekam klāt 2, 3, varbūt 4 var noturēt. Būs citādāk sajūta. Pamēģini. Skaņa interesantāk. Nu, lūk, šis ir otrs veids.